tipu tapu pasaciņa. Šarls Pero, runcis zābakos. Kāds dzirnavnieks, kam bija 3 dēli, mirdams tiem atstāja tikai dzirnavas, ēzeli un runci. Tēva mantu brāļi paši itin viegli sadalīja, nepieaicinot ne notāru, ne tiesnesi, jo tie ātri vien būtu izputinājuši viņu nabadzīgo mantojumu. Vecākajam brālim tika dzirnavas, vidējam ēzelis, bet jaunākajam nepalika nekas cits kā vienīgi runcis. Dabūjis tik niecīgu mantojuma daļu, jaunākais brālis nevarēja samierināties. Mani brāļi, viņš mēdza sacīt, sametušies kopā, varēs godīgi nopelnīt sev iztiku. Bet es, kad būšu apēdis runci un no viņa ādas pašūdinājis uzroci, varēšu mirt badā. Runcis, kas šos vārdus dzirdēja, bet to neizrādīja, mierīgi un prātīgi sacīja. Nebādājiet, saimniek! Mjau! Iedodiet man tikai maisu un pasūtiet zābaku pāri, lai man būtu vieglāk staigāt pa brikšņiem. Brr! Un jūs redzēsiet, ka jūsu mantojuma daļa nav nemaz tik niecīga, kā jums liekas. Lai gan runča īpašnieks uz šiem vārdiem daudz nepaļāvās, taču atcerējās, ka viņam bija gadījies redzēt dažādus runča niķus un stiķus, kad tas medījot žurkas un peles, gan izlikās beigts, gan karājās aiz pakaļkājām, gan ierakās miltos, un tādēļ varēja arī cerēt, ka runcis nelaimē iespējas palīdzēt. Saņēmis visu prasīto, runcis žigli apāva kājas un pārmetis pār plecu maisu, ko ar priekšķepām pieturēja aiz auklām, devās uz meža aploku, kur mita daudz trušu. Nolicis zemē maisu, kurā bija klijas un zaķa kāposti, un kā beigts izstiepies zālē, runcis sāka gaidīt, lai kāds jauns trusēns, labi nepazīdams šīs lielās pasaules viltu, ņemtu un ielīstu maisā pamieloties. Runcis vēl lāgā nebija apgūlies, kad jau kāds jauns vientiesīgs trusis ielīda maisā, un runcis, aši paraudams auklas, saķēra to un bez kādas žēlastības nožmiedza. Jusdamies gaužām lepns par savu laupījumu, runcis devās pie karaļa un lūdza, lai tas viņu pieņem. Runci ieveda viņa majestātes pilī, kur iegājis iekšā, viņš karaļa priekšā zemu palocījās un teica: Augstais valdniek, mjau, šo trusi Marķīs de Karabas, šo vārdu viņam bija lapaticies piešķirt savam saimniekam, man uzdeva pasniegt jums. Brr. Pasaki tu savam saimniekam, karalis atbildēja, ka es viņam pateicos un ka viņš man ir sagādājis prieku. Nākamajā reizē runcis paslēpās labības laukā, atstājis maisam vaļā galu. Kad tajā ieskrēja 2 irbes, viņš auklas aizrāva ciet, un abas irbes bija rokā. Tad runcis tās nesa pasniegt karalim, tāpat kā to bija darījis ar trusi. Karalis ar prieku pieņēma arī abas irbes un lika runci atalgot. Tā runcis darīja 2-3 mēnešus, laiku pa laikam pienesdams karalim kādu medījumu, kuru it kā bija novedījis viņa saimnieks Marķīs de Karabas. Kādu dienu, kad runcis bija uzzinājis par karaļa nodomu doties izbraukumā gar upmalu kopā ar savu meitu, viskaistāko princesi pasaulē, viņš saimniekam sacīja: Ja jūs paklausīsiet manam padomam, mjau, jums uzsmaidīs laime. Jums tikai jāaiziet uz upi peldēties tai vietā, kur es norādīšu. Pārējo atstājiet manā ziņā. Marķīs de Karabas izdarīja visu, ko runcis viņam ieteica, kaut gan nemaz īsti nezināja, kam tas var noderēt. Tieši tai laikā, kad runča saimnieks peldējās, garām brauca karalis, un runcis sāka no visa spēka kliegt: Palīgā ļaudis! Mjau! Palīgā ļaudis! Marķīs de Karabas slīkst! Izdzirdējis kliedzienu, karalis atvēra karietes durvis
Un pazinis Runci, kas tik daudzreiz viņam bija nesis medījumu, pavēlēja saviem sargiem žigli doties palīgā Marķīzam de Karabasam. Kamēr nabaga Marķīzu vilka ārā no upes, Runcis piegājis pie karietes, pastāstīja karalim, ka pa to laiku, kad viņa kungs peldējies, zagļi tam nozaguši visas drēbes, kaut gan viņš, Runcis, esot no visa spēka uz zagļiem kliedzis. Īstenībā blēdīgais Runcis drēbes bija paslēpis zem liela akmens. Karalis tūdaļ pavēlēja saviem galvniekiem atgādāt Marķīzam de Karabasam kādu no saviem viskrāšņākajiem tērpiem un parādīja vēl 100 citu laipnību. Dārgās drānas, ko Marķīzam atnesa, padarīja viņu vēl skaistāku. Marķīzs jau tā bija skaists un stālta auguma. Princesei viņš ļoti iepatikās. Un kad Marķīzs de Karabasas pameta uz princesi pāris reižu visai godevīgus un tai pašā laikā itin maigus skatienus, viņa tajā neprātīgi iemīlējās. Karalis uzaicināja Marķīzu de Karabasu sēsties karietē un arī piedalīties izbraukumā. Runcis sajūsmināts, ka viņa nodoms sāk piepildīties, priecīgs skrēja karietei pa priekšu. Sastapis pa ceļam zemniekus, kas pļāva sienu, viņš tiem pieteica: Labie ļautiņi, siena pļāvēji! Ja jūs karalim neteiksiet, ka šī pļava, ko jūs pļaujat, pieder Marķīzam de Karabasam, mjau! Jūs it visur sakapās sīkos gabaliņos kā pīrāgu gaļu. Karalis pat tiešām apjautājās pļāvējiem, kam pieder pļava, kuru tie pļauj. Tā jau ir Marķīza de Karabasa pļava. Pļāvēji visreizē atbildēja, jo bija nobijušies no Runča draudiem. Jums te ir jauka muīža. Karalis sacīja Marķīzam de Karabasam. Tā nu ir, valdniek. Marķīzs atbildēja. Šī te pļava katru gadu dod bagātīgu ražu. Runcis, kas visu laiku skrēja pa priekšu, sastapa ceļā labības pļāvējus un tiem sacīja: Labie ļautiņi, labības pļāvēji! Ja jūs neteiksiet, ka visa šī labība pieder Marķīzam de Karabasam, jūs visu sakapās sīkos gabaliņos kā pīrāgu gaļu. Karalis, kurš pēc brīža brauca garām labības pļāvējiem, gribēja uzzināt, kam pieder plašie labības lauki. Tie pieder Marķīzam de Karabasam. Karalis atkal ļoti nopriecājās par Marķīzu, bet Runcis, kas visu šo laiku skrēja karietei pa priekšu, visiem, kurus ceļā satika, piekodināja teikt vienu un to pašu, un karalis nevarēja vien nobrīnīties par Marķīza de Karabasa lielo bagātību. Beidzot Runcis sasniedza lepnu pili, kas piederēja visbagātākajam cilvēkēdājam pasaulē. Visas zemes, kurām karalis bija pabraucis garām, bija pakļautas šai pilī. Runcis jau iepriekš bija papūlējies uzzināt, kas šis cilvēkēdājs ir, kur slēpjas viņa burvestības lielais spēks, un lūdza satikšanos, teikdams, ka negribot paiet garām viņa pilī, neapliecinājis viņam savu cieņu un padevību. Cilvēkēdājs Runci pieņēma tik laipni, cik vien cilvēkēdājs to spēja, un piedāvāja atpūtu savā lepnajā pilī. Man apgalvoja, Runcis sacīja, ka jūs protat pārvērsties par jebkuru dzīvnieku, ka jūs, piemēram, varot pārvērsties par lauvu vai par ziloni. Mjau, mjau. Taisnība. Cilvēkēdājs ierēcās. Un lai jums to pierādītu, acu mirklī pārvērtīšos par lauvu. Ieraudzījis savā priekšā lauvu, Runcis tik ļoti nobijās, ka tūliņ metās pa notakt cauruli uz jumta, kaut gan tas bija grūti un pat bīstami, jo ar zābakiem nav diezin kāda staigāšana pa jumta dakstiņiem. Tikai pēc kāda laiciņa, kad cilvēkēdājs atkal bija atguvis savu iepriekšējo izskatu, Runcis nolīda no jumta un noatzinās, ka viņš stipri esot pārbījies. Un vēl man apgalvoja, Runcis teica, bet tam nu gan es neticu, ka jūs varot pārvērsties pat par vismazāko dzīvnieku, piemēram par žurku vai peli. Taisnību sakot, es gan to uzskatu par pilnīgi neiespējamu. Neiespējamu!
Cilvēkēdājs atkārtoja. Nu tad paskatieties! Un tai pašā acumirklī cilvēkēdājs pārvērtās par peli, kas sāka skraidīt pa grīdu. Runcis vairs ilgāk negaidīja, aši uzklupa pelei un to aprija kā nieku. Pa to laiku karalis garām braukdams ieraudzīja cilvēkēdāja lepno pili un gribēja tajā ieiet. Runcis, izdzirdējis karietes riteņu rīboņu uz paceļamā tilta, izskrēja pretī un sacīja karalim: Esat sveicināts, viņa majestāte, Marķīze de Karabasa pilī. Laipni lūdzam! Kā? Marķīza kungs? Iesaucās karalis. Vai arī šī pils ir jūsu? Nevaru iedomāties nekā skaistāka par šo pagalmu un visām apkārtējām ēkām. Nu tad apskatīsim to arī no iekšpuses, ja jums nav iebildumu. Marķīs pasniedza roku jaunajai princesei un sekodami karalim, kas gāja pa priekšu, visi trīs iegāja plašā zālē, kur bija klāts lepns mīlesta galds. To cilvēkēdājs bija licis klāt saviem draugiem, kuriem vajadzēja ierasties tai pašā dienā, bet kuri nebija uzdrošinājušies atnākt zinādami, ka pilī viesojas karalis. Karalis, būdams sajūsmā par Marķīzu de Karabasa lieliskām īpašībām, tāpat kā viņa meita, kura par Marķīzu neprātīgi jūsmoja, turklāt redzēdams lielo bagātību, kas Marķīzam piederēja, izdzēris 5-6 kausus vīna, viņam sacīja: Ja vēlaties kļūt par manu znotu, Marķīza kungs, tad tas nu ir atkarīgs vienīgi no jums. Marķīzes de Karabas, dziļi palocīdamies, pieņēma lielo pagodinājumu, ko karalis viņam parādīja, un vēl tajā pašā dienā lūdza princeses roku. Un visskaistākā princese pasaulē kļuva par viņa sievu, bet Runcis tika iecelts augstmaņu kārtā, un peles viņš tagad ķēra tikai sava prieka vai sena ieraduma pēc.